Sveicināti, dārgie studenti! Sveiks, Rēr, sveiks, Mušē! Un tā mēs otrajā sesijā jautājumu un atbildes, un tā kā mēs arī solījām, un kā jūs redzat, tas ir mums tāds neparasts skats, mīli, jā, neparasts skats. Moše, apģērbs tā ļoti labi. Es cenšos. Jebkurā gadījumā mēs pārējām uz pirmo jautājumu, un tāpēc lūdzam atsūtīt jautājumus uz Facebook platformu arī pat nodarbības laikā, jo vairāk jautājumu, jo ir vairāk iespēju analizēt, un būs lielāka iespēja arī mums jūs izjust, kur virzīties. Un tā, pirmais jautājums no Filičenka, no Salēm, no Itālijas. Kad jūs sakāt, ka viss, kas notiek ar mums, tā ir radītā vaļa, jūs domājat, ka tas pieder pie mūsu garīgās domāšanas? Vai tāpēc, ka tas notiek fiziskā pasaulē? Viss ir visā, un garīgo un fizisko, kā mēs pie tā nonākam, un ja kas notiek, mēs runājam, ka to ir izdarījis radītājs. Ja es skatos uz lietām atpakaļ, man nebija izvēles, bet tagad un tālāk katrs no mums attiecas uz to, it kā nav neviena, kā tikai viņš. Tā tas arī sauc, nav neviena, kā tikai viņš. Un tādā veidā, ka nav neviens kā pagātnē un arī nākotnē. Un tad mēs to mācīsim pēdējā nodarbībā šajā semestrī, kas būs tieši veltīts tam, nav neviena kā viņš. Un tā otrs jautājums, studenti no Eiropas. Ja ir kāda garīga gaisma mūsu pasaulē, pirmkārt mēs ļoti gribētu zināt, no kurienes jūs un kāds ir jūsu vārds. Un atbilde nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka būtībā visa realitāte, kas eksistē, tā ir bezgalīgā gaisma, kas piebilda visu realitāti, un to realitāti, to trauku, to vēlmi saņemt. Vienīgais, ko mēs nejūtam, tas ir šo gaismu, vai arī to jūtam ne tādā veidā, ne tajā būtībā, jo tā ir atdeves. Kā tas atklājas mūsu dzīvē, kabalisti to runā, ka tā ir ļoti maza daļa šīs gaismiņas. Viņi sauc to par Dievā secīta, tās bezgalīgās gaismas, kas eksistē, un caur mūsu attīstību, caur mūsu vēlmi saņemt, mainot to uz vēlmi atdot, mēs atklājam šīs jūtas uz šo gaismu. Gaisma nozīmē, tā ir atdeve, tas ir kā sasniegt radītāju. Tāpēc kabalisti, ja jūs to jautājāt uz šo jautājumu, kabalisti atbildētu, ka šī pasaule, tā ir viņa konkrētais stāvoklis, ko kabalē sauc par šo pasauli, ne to, ko es šeit iztēlojos, bet kas saistībā uz mani šī realitāte, tā ir tekošais stāvoklis, bet kabalists atbildēt tev, ka tā ir kaut kāda noteikta gaismas dere, nefeš roh nešamā, tā vai tā sfirot, tekošais stāvoklis. Tāpēc daži ierobežojumi gaisma, ko mēs sasniedzam, ko sauc, tā ir mūsu realitāte. Otrs jautājums no šī paša studenta iznāk, ka dzīve, tā ir kā koks rasu galu, bet mēs esam ēzeļi, un brīnišķīgi. Kā tikai mūsos atklājas punktiņš sirdī, mums rodas izvēle nebūt šim ēzelim. Mēs pārējām uz līmeni cilvēks, Adam, no cilvēka Adamē, būt līdzīgam radītājam. Un tā patiešām, kā koks ar rasu galu, kā ēzels, tā ir vēlme saņemt, kur grib visu iegūt, jo mums nav izvēles. Es atvainojos par salīdzinājumu, bet jūs apstīsiet uz suni, viņa saka tā un tā un tā sunis. Un
Un tas tā kā pat arī ar mums, tikko mums ir punktiņš sirdī, mums ir brīvā izvēlēties citu realitāti. Un mēs cenšamies būt kā radītāji, un tas, kas notiek, mēs kļūstam kā ezeļu dzinēji, mēs turam šo kokaraso galu un prasam, lūdzam radītāju virzīt mūs pareizā virzienā. Paldies, Eviļ. Tas atnāk pie manis. Protams, es zinu, tas bija koks ar asu galu. Tā, vēl viens jautājums. Mēs varam izjust vairāk gandrību caur jūtām, caur citiem? Jā. Mēs ļoti par to labi parunājam pirmā un otrā nodarbībā. Jā, atbilde jā. Jo tā kā mēs esam ieprogrammēti, mēs visi esam savstarpēji saistīti šeit. Bet kā mēs to varam just, kā mēs attīstam šo punktiņu sirdī? No manas skatiena es jūtu tikai sevi, bet jūtu citus, bet ne tā, tik tāda es varu dzīvot tālā viens pats, es varu just arī citus, jo mans egoisms tā ir attīstījies, ka es vēlos tos eksploatēt, izmantot šīs mūsu saiknes, tikai lai izmantot viņas. Un tā, mēs dzīvojam mūsu realitātē, ka mūs kontrolē viena valdība visu pasauli, jo viņi izmanto šīs visas saites, lai saņemtu šo gandarību no varas. Un ja mēs to invertējam, šo metodi, jā, ka mēs to izmantojam, bet tikai lai to atdot, tad mēs to sākam izjust, to visu garīgo, tāpēc, ka sākam attiekties pret to realitāti, kas ir ārpus mums, to gaismu, uz to, es laiku aizmirstu to vārdu, kad vecmāmiņa auž, tad uz pirkstiem ir, jā, to uzpirkstenis. Jūs ejat ar šo uzpirksteni okeānā, tas jūs egoismu, jūs to piepildāt, vai arī jūs ņemat, es nezinu, kaut ko bezgalīgo trauku, atnākat uz šo jūru un piepildat visu to jūru, okeānu, ieņemat sevi, un tad tā arī ir tā atšķirība. Kas attiec uz bezgalīgo trauku, tad mēs iegūstam kā labumu no gaismas, iedoties man ir trauks, tur atnāk mana vēlme, un es to piepildu nejūtu, bet ja es atveru to trauktu, tad šīs gandarījums kā pārplūst, tā it kā metafora, kā gaisma pāriet uz citiem, kad mēs runājam, kā gaisma, mēs domājam, tā ir garīgā attīstība. Visumā tur ir tā atšķirība, ka es cenšos piepildīt sevi, vai arī vēlos piepildīt citus. Tādā veidā mans gandarījums iet caur mani. Šeit ļoti svarīgs tas punktiņš, kurš ir jāsaprot, ka mēs nedodam ēdienu tur labdarību. Protams, mums ir vajadzīgs viss, kas ir nepieciešams. Mēs šeit runājam par to, ka mēs dodam katram iespēju sasniegt radītāju tā absolūtā tā vērtībā. Un tas, ko ir darījuši kabalisti caur rakstiem, caur viņu iekšējo darbu, tas ir brīnišķīgs darbs, ko viņi izdarījuši šajā augstākā sistēmā. Un šeit mums arī jādara tādas pašas lietas. Mums nevajag it kapkam tur palāčus. Mums ir jādara tieši darbs, kas mūsu saiknē. Tikai pēc tā, kad mēs to izdarīsim, viss pārējais atnāks, tik līdz viss būs izlabots. Pārējais arī izlabosies. Zinātnieki ir atklājuši, ka visa dabas sistēma, mēs uz viņiem iedarbojamies. Un otra lieta, ko es gribētu atzīmēt, šajā inversijā starp manu egoismu un lielo bezgalīgo trauku, ko atzīmē Kabatas Cinur,
Ivritā tas ir, kā teikt, caurli. Kad jūs apgriežat raconu, tas ir vēlme. Kad jūs pārgriežat vēlmi, šo vēlmi, tad tā pārvēršas par cenoru, par cauruli. Tā jautājums no Itālijas. Tātad šī ir negatīva informācija. Šī vēlme saņemt, protams, tā nav negatīva, bet mums to ir jāpieved pie augstākā līmeņa, lai būtu mīļa radītājiem. Tā tas ir. Viņš mums kalpo, lai sasniegtu mūsu mērķi. Mēs devām tādu salīdzinājumu pirmajā vai otrā nodarbībā, ka egoisms, tas ir labākais Ferrari pasaulī, ar tām visām tādām metāla lietņām, apsists ar ādu, jūs labi izprotat Ferrari, jā, es to mīlu. Vai arī citā gadījumā es to varu paņemt uz muguras, nest vai grūst, vai braukt ar to un saņemt tādu adrenalīnu. Tur laikam tā ir atšķirība. Tā, paskatīsimies. Kabala tā ir metode, kā mēs izmantojam vēlmi saņemt, lai sasniegtu garīgo. Nav problēmas tajā vēlmi saņemt, bet vajag zināt, kā to izmantot pareizi. Bet ne jau, lai viņi mūs izmantotu. Students no Eiropas, kā mēs salīdzinām šo gandrību šajā pasaulē un garīgajā. Atklāti sakot, mēs to nevaram salīdzināt. Tāpēc, kā apmierinājums šeit, Baļslams par to rakstā saviem skolniekiem. Tas, ka mūsu pasaule, tas ir kā fotons. Tas ir pati smalkākā lieta garīgā pasaulē, lai to sasniegt. Viņš saka, viņi tad apcirsta sev roku 7 reizes, lai tikai saņemtu to garšu mazliet, to no tās bezgalīgās apmierinājuma, lai tikai gūtu mazliet. Tas ir ļoti nopietnas salīdzinājums. Viņa dota kabalistiem. Mēs to neinterpretēsim. Protams, tas nenozīmē, ka jums vajag apgriezt šīs rokas kājas, un to nevajag darīt mājās, bet tas, ko mēs gribam ar to teikt, jā, es tikai atgādinu. Baļslams, protams, grib teikt, kā trauks saņemšanas. Viņi izmainītu, apgrieztu vēlmi saņemt uz atdevi, lai tikai gūtu kaut mazu sajūtu šo. Vēl viens jautājums uz šī paša studenta. Ko nozīmē sadalīt apmierinājumu no vēlmes? Starp citu, labs jautājums. Tas ir kā māte un bērns mūsu materiālajā pasaulē. Tikai tāpēc, ka māte jūt bērnu, viņai ir vēlme, viņa tajā ieliek gandrību, var turpināt darīt visu to dienu, tik cik vajadzīgs, lai viņš ēst, jo viņa no tā gūst gandrību. Tur arī tas punktiņš, kad jūs dalāt no vietas un vēlmes vajadzību, ja to mēs paņemam augstākā līmenī, kad sasniedzam augstāko līmeni un sākam izjust citus cilvēkus kā daļa no sevis, tad izjūtam šo mīlestību sevī, un tas iznāk. Jo vairāk mēs atdodam, jo vairāk arī mēs saņemam. Iedomājieties, jūs esat māte, un mums ir 7 miljardi bērniņu, un ir visas iespējas pabarot šos bērniņus.
tev jājūt skaties šajā kamerā. Tieši kamerā, jā, tieši šajā. Labi. Tu viņus redzi? Jā, mums ir 3 kameras, starp citu. Un tā mēs pārējām uz nākošo no Lielbritānijas, ja cilvēce evolucionē, kur notiek šīs sadaļa, kur notika dvēseles tāds šķelšanās. Moša, tas ir tavs specialitāte, ja tu gribi to uzzīmēt. Nē, šodien nē, tikai uz galdas var uzzīmēt. Tā, Rozi. Mēs šeit to neatgādinām, jo šī tāda evolūcija ir mūsu radījuma vēlme saņemt. Un tas notiek arī Grīgā vēl pirms tā, kad rodas šī sajūta, kad saņem noteiktu sistēmu, kas ir tomēr tāls no radītāja, un šī vēlme uztver šo realitāti, kuru mēs pašlaik jūtam. Šī kā sašķelšanās notiek Rīgā tajā līmenī virs laika un vietas, pirms tā lielā spriediena, tas netiec uz laiku, tas ir pirms laika, pirms tā, kad tas eksistē. Tāpēc šis radītāja process vēlme saņemt radījumiem, un pēc tam vēlme atdot ties sašķēlās uz daudz tūkstošiem maziem gabaliņiem. Mazām vēlmēm. Tas netiec uz mūsu bioloģisko evolūciju, tas ir ļoti svarīgi to atzīmēt, kā garīgai, tas ir pirmā lieta, ko Bāļus Slams teicis Tesa, ka viss, ko mēs apvēršam šeit Zoru, 10 sfirotās, ko mācamies, šeit nav nekādas attieksmes uz mūsu pasauli. Ne uz vietu, ne uz laiku, ne uz kustību, bet tikai uz garīgo. Uz to saikni, gaismu, tilpni, radītāju, tas viss. Jo šeit mums nekas cits nav jāiztēlojas. Ja tas jums tā it kā šķiet mazliet sarežģīti, bet tad nākošais semestrī mēs par to parunāsim. Un Deivs no Zviedrijas. Kā ietekmē uz cilvēku nepiepildīta vēlme. Man nepiepildīta vēlme. Kā tā var ietekmēt uz manu situāciju, uz manu attiecībā no psiholoģijas? Jā, mēs to zinām, it kā. Man it kā spiediens, man tas jāizlietinās, bet kā ir saistībā ar Kabulu, kā tas notiek? Ja man ir nepiepildīta vēlme, uz ko tas mani ved? Viss, kas attiecas uz nepiepildītām vēlmēm, šajā pasaulē tā ir psiholoģija, bet runājot par garīgo Kabulā, tā ir Kabula. Tāpēc tas viss, par ko runā Kabula, tas ir tāds brīnišķīgs piedzīvojums, ka tā ir tā spēle, kurā mēs spēlē, un mūsu mērķis ir gandarīt radītājiem, kā mēs to izdarīsim, piepildīsim to pilnā mērā. Man ir šī vēlme, kas it kā tādi rupji, un tiklīdz es tos piepildu, es zaudēju nodomu un sāku saņemt, it kā radīs dēļ, un katru reizi te jādara tāds noteikts aprēķins, kā es varu saņemt šo gandarījumu, ko radītājs vēlās, lai es saņemtu, nemainot nodomu priekš sevis, un tieši šī spēle mēs spēlējam līdz tieši pilnīgai labošanai. Tā kā mēs to izmantojam, kā šeit nepieminot šeit mūsu pasauli, es nezinu, kā jums to pateikt, starp citu, katra vēlme, kura ir mūsošai pasaulē. Mēs domājam, ka tā ir
piepildīta vēlme, bet pēc būtības neviena no mūsu vēlmēm nepiepildās, kā mēs arī runājam otrajā nodarbībā. Mums tikai ir pietrūkstošais, it kā mēs gribam to piepildīt, bet pēc būtības es nepiepildu, bet noņemu to spiedienu, it kā man ir atvieglojums to brīdi, it kā es vairāk to negribu, it kā tas man dod to gandarījumu, bet pēc būtības mērķis šajā dzīvē ir tikai mūs virzīt vairāk tikai pie vienas tās vēlmes, kuras dēļ mēs esam radīti. Un šis ir punktiņš sirdī, šī vēlme sasniegt radītāju garīgajā. Mums ir sevi jāvirza uz to, ka mēs to, kas mums ir, mēs negribam tikai radītāju. Tā, mazliet gribu piebilst, nu labi. Tāpēc, ka tas attiecas uz to, kas notiek pašlaik. Interesanta lieta, ka tikko mēs saņemam gandarījumu, tā izzūd. Un iznāk tā, ka ir divkāršs iztrūkums. Interesanta lieta. Jā, tā mēs it kā kļūstam kaut kāda neapmierinātība no tā, kāds tas ir. Tas ir kā tu sasniedz savu zināšanu, ko tu apgūsti, ka mēs nevaram piepildīt savas vēlmes vai savu gandarījumu, ko mēs saņemam. Tā tikai papildina šo iztrūkumu, tikai mēs to sākam saprast, un tas ir tas iemesls tam, ko mēs redzam arī šeit jaunajā paaudzē. Kā jūs to redzat, viņi vairāk nesapņo, kā, piemēram, amerikāņu sapnis, tur nauda, karjera, viņi vairāk to nevēlās, tāpēc, ka viņi jau iepriekš jūt, ko tik vien viņi nedarīt, viņi nepiepildīs sevi. Viņi jautā, viņi meklē kaut kādu papildus jēgu tam visam, un te arī Kabala arī saka, šis ir unikāls laiks, kurā atklājas šī iespēja unikālā. Julija no Vācijas jautā. Ko nozīmē vēlme saņemt, ja es gribu bērnus? Kas ir vēlme saņemt? Vēlme saņemt, tas ir ģimene. Tas ir tāda vēlme jums ir pret bērniem. Un vēl viens jautājums, nezinu no kā. Varbūt, vai vienam cilvēkam varbūt vēlme šajā laikā, jā, mēs nevaram sadalīties. Viņi pastāvīgi mainās, šīs vēlmes. Jā, un mums varbūt viena liela vēlme, kaut kāda laika periodā es esmu izsalcis, pirms, nezinu, es gribu būt populārs. Es zinu tikai 6 vēlmes. Viena liela vēlme, tas ir, kas pār mani pārvalda. Tā ir tā vēlme, kas man ir, tā mēs esam arī radīti. Jā, jautājums no Bulgārijas. Vēlme uz zināšanām, tā ir egoistiskāka, bet ja tas ir tā, tad kāpēc? Es nesapratu jautājumu. Nu, pieņemsim, seks, ģimene, bet kāpēc zināšana ir daudz egoistiskāka par citām? Mēs tikko runājam par mūsu instinktiem. Tie, kas arī dzīvniekam un arī mums. Tas nav slikti un nav labi, bet kas ir attiecas uz zināšanām, tas ir jau sabiedriskā vēlme. Jo mums ir nepieciešams citi, lai to izmantotu. Pieņemsim, nedzīvotā salā man nav vajadzīgas zināšanas, man tikai zināt, kā salast kokusrieks un kā to ēst. Bet šeit es piepildos no zināšanām tādam, kā tas ir, un es jūtu, ka es esmu augstāk par dabu, kā citi, es gribu kontrolēt dabu, es gribu
augstāk būt kā viņa, un tā ir jau egoistiska vēlme. Ja tikai es to neizmantoju citiem, priekš citiem. Mums vēl ir jautājums no Baltkrievijas. Esmu ievērojis, ka man visas vēlmes tādas ir zemiskas sēdienas, seks, arī uz garīgo, bet viss tas notiek tādā vienlaicīgā laikā. Vai man ir jāpilda savas vēlmes tā zemākā līmenī, pēc tam garīgās, vai es varu kaut kādā veidā no šīm zemākām iziet, strādāt tikai ar garīgajām? Ļoti labs jautājums. Tas ir turpinājums tam jautājumam, kas bija tikko, jo tad, kad mums ir punktīgs sirdī, šī jaunā atklāsme, šī jaunā vēlme, tad jūs kļūstat tāds kā daudz sarežģītāks cilvēks, kā to teikt. No vienas puses jums ir sākums, tas garīgā attīstībā, šī saikne ar citām daļām jūsu vēlmēs saņemt un radīt, bet no otras puses jums ir visas šīs materiālās vēlmes, un mēs to redzam tagad, ka no sākuma mēs gribam atbrīvoties no tām. Es gribu koncentrēties tikai uz garīgo, bet pēc tam, un jo vairāk jūs virzīsties ar savu punktīju sirdī, jūs redzēsiet vairāk, ka šīs vēlmes, neskatoties uz to, ka viņas nav svarīgas, bet jūs redzēsiet, cik viņas pēkšņi, viņus var atvērties tas gandarījums par tik faktiski, jums it kā ir paralēla vēlme izvēle katru reizi. Ar kādu, kurai vēlmē mums ir jāuzliek šis svarīgums, kas jābūt primārais, kas jābūt svarīgākais, un ar ko mēs piepildīsim. Ja man ir vēlme nopirkt mašīnu, tad es atvēršu automobīļu žurnālu, es iešu uz auto salonu, un pēc tam es nopirkšu to mašīnu, man būs vide, lai es to virzītos, bet šeit man pirmo reizi rodas vēlme, ko man jākultivē, un kāda vēlme būs tā primārā. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jānospiež jebkuras no mūsu vēlmēm. Nē, tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Es gribētu, lai kāds izdarītu manās acīs tāds zumka, kā drāmu uztaisīt manās acīs, bet, ja nopietni, kabalā mēs nenospiežam savas vēlmes. Mums ir vēlme, mums ir, kā rakstīts, mums vēlme pret naudu, ģimeni, seksu, mēs nevienu nenospiežam, mums jāēt, ja jūs gribat ēst, jūs gribat 5 steikus vai 15 sāļus, vēl kaut ko, vai dzīvot lielā pilī, labi. Turpiniet to darīt. Vienīgais, klāt vēl pielieciet kabalatam. Pirms nakts gulētiešanas, kā to iesaka Rēla un Ralfs Laitmanis, palasiet grāmatu. Esiet vidē mūsu grupā, paklausieties Ralfa Laitmana programmas, dariet visu, bet vēl klāt pielieciet šīs zināšanas, un tad redzēsiet, kā tas viss izmainīs attieksmi jūsu punktiņu sirdī. Tā, nākošais jautājums. Ingrīda no Prāgas, viņa jautā, kādā vēlmēm man piedāvā kabala? Ar tikai ar vienu vēlmi. Un tas ir ļoti precīzs, labs jautājums, jo radītājs nav noslēpts, jo nav tāds pareizs vēlmes tā vieta,
pilnīgi radītāji, bet vienīgais, ka mūsu vēlmes saņemt, ir tā veidot, ka mēs varam uzsvērt tikai divas lietas. Pirmā, to, kas man dod gandarījumu, un otrā, to, kas man rada sāpes. Un tikai šīs divas lietas, ko mēs redzam. Ja kaut kas neatbilst šīm kritērijiem, tad tas priekš manis neeksistē, tāpat arī ar radītāju. Tur ir atdeve, viņa priekš mani nekā nedara. Mēs neredzam tajā izdevīgumu, tāpēc viņa priekš manis neeksistē, bet caur kabalas mācību, kura ietekmē uz šo apkārtējo vidi, šo labošanos, par kuru mēs runājām iepriekšējās nodarbībās, tā iedarbojas uz mani, maina mani, un tad es sāku konkretizēt, virzīt savas vēlmes, kā Lāzara kociņš tāds. Un tikko mums ir pareiza vēlme uz garīgo, tā uzreiz atklājas. Un tur arī atklājas tā visa mūsu darbūtība, kā veidot to pietrūkstošo garīgajā. Tā mums vēl ir vēl jautājums no studenta, bet lūdzu rakstiet vārdu. Kā es varu vēlēt garīgām, ja es nejūtu, neredzu mūsu pasaulē? Parunāsim par citām vēlmēm, tām cilvēciskajām. Ne par to, ka tikai apēst vai vēl kaut ko, bet parunāsim par godu. Es neredzu to godu, es nevaru to pataustīt. Kas ir gods? Ja tā iedomāties. Tas ir noteikta veida gandarījums, kas izpauž mūsu saiknē. Mums ir savtarpēja saikne, it kā es piepildu šīs saiknes kādu elementu, nu pieņemsim, kā ineplanitānieši, es redzu, ka Riele, kā viņš runā, kā Mošais ir liels, es par tevi esmu gandrīz priecīgs par tevi. Un ineplanitānieši, kas redzot mani, kā manas sirds sāk tās pukstēt stiprāk, un es tāds sēžu, tāds apmierināts, gandarīts, un citi planetārieši, kas ar viņu notiek? Kāpēc viņš tāds uztraukts ir? Kāpēc viens kreslā kaut ko runā, otrs ir tik tā mainās pēkšņi? Rēļ varbūt pat par to nedomā, par to godkāri, viņš pat tā nedomāja. Bet no tā, kas man ir trūkums uz to godu, šo godkāri, tas ir tā, kā mēs izmantojam šo saikni, tas ir vēlme uz šo gandarījumu, uz to, ko dara Riele. Ar to es arī piepildīšos, un tad es kļūšu tāds godkārīgs. Un tā arī notiek garīgajā pasaulē, ja ir trūkums. Tā ir liela atšķirība. Tā mēs kā nerunājam par šīm vēlmēm šajā pasaulē. Mēs nerunājam par godu, kāri, bet pēc būtības šī tāda godkāra vēlme uz varu, skaudība, tas arī eksistē garīgajā. Tur es atklāju šīs tās pareizās formas, un kā tikko es izjūtu iztrūkumu atdevē, tā es arī izmantošu šo formu saiknes, un es piepildīšos ar gandarījumu ne jau priekš sevis, bet citiem. Tas man atgādināja vienu tādu stāstu, tādu alegoriju, Roslaitmans stāstīja. Piemēram, paņemsim taksistu. Viņš domā, ka viņš izvedā cilvēkus, lai saņemtu naudu, bet no cita garīgā viedokļa viņš dara to, kā viņš izvedā cilvēku no vietas uz vietas, lai viņiem atdot. Tāpat arī restorāna saimnieks, viņš it kā grib nopelnīt, grib būt populārs, bet pēc būtības viņa īstā vēlme tā ir pabarot cilvēkus, un tāpēc tā ir ļoti interesanta lieta, kā tas viss strādā.
kā vat Moša deva piemēru, kā citplanetārieši, tas ir tā, it kā dabīga, normāla, būt godīgam, tas atnāk no garīgā, tāpēc, ka mēs gribam būt kā radītājs. Un tā, ka radītājs ir viens vienīgais, es arī gribu būt tāds pats. Es gribu būt vienīgam, labākam. Tā kā mēs esam šeit materiālajā pasaulē, mēs izmantojam šīs formas, lai sevi piepildītu, bet garīgajā caur viņām mēs kļūstam kā radītājs, esot atdevē. Jā, tas ir interesanti, jo pagājušā reiz mēs runājam par saknēm un zariem, Vāļas Sulāms to skaidro, ka tikko mums sakne ir kāda kvalitāte, tad zari grib būt līdzvērtīgi saknēm. Un vienīgais, kas mainās, tas ir mūsu nodoms. Mūsu pasaulē mēs gribam tikai būt līdzvērtīgi radītāji. Varam Slētons to vairākas reizes izskaidro brīnišķīgos piemēros. Sieviete, kuri grib skaisti apģēties kā malhut radītāji, kas grib sevi būt labot, grib būt par radītāju. Ko mēs darām šajā pasaulē? Ka viņa kā attiecas, kā es pieņemu teikt uz to. Tā ir kā projekcija, jā, no augstākām pasaulē, no saknēm. Vienīgais, kā mēs domājam, kā mēs vedam sevi, tas ir absolūti likumi. Tas man tā sevi jāved ar tādu popularitāti, ar tādu godkāri. Vienīgais, kāpēc es to uztveru šo pasauli, tā, ka šī pasaule kā nav pilnīgi aptverama, jo ir nodoms, kas atnāk pirms manām vēlmēm. Vēlme rada domas, emocijas, bet nodoms, kurš pagriež, kurš ir pirms vēlmēm, kāpēc un kā es gribu izmantot šīs vēlmes. Un mēs paceļamies garīgajā, kad mēs paceļamies, mūsu domās, emocijās, kā mēs to izmantojam, mūsu saiknē. Tas attiecas uz vēlmēm. Kādā virzienā es gribu izmantot savas vēlmes, vai saņemšanā vai atdevē. Un tas ir brīnišķīgi. Tas ir tas, kas ir brīnišķīgs garīgajā. Jo mērķis būt līdzīgam radītājam. Tas arī ir mūsu dzīves mērķis, mūsu būtība. Nu, bet šīs lietas atnāks. Un man liekas, ir tikai laika jautājums. Mums tikai vēl viens jautājums. Mums ir viss bioloģiskās vēlmes, ģimene, nauda, un beigās paliek, ka ir kaut kā pietrūkstoša. Kas tas ir? Mēs nevaram piepildīties, bet kā tad piepildīties? Kur es varu rast piepildījumu? Brīnišķīgi, jūs skatāties šo video, tad jūs pareizā vietā. Tas nozīmē, ka jūsu punktiņas sirdī ir pamodies. Jūs nevarat piepildīties ne ar kādām vēlmēm šajā pasaulē. Jūs pacelieties augstāk visu šīs pasaules, jo punktiņas sirdī nav no šīs pasaules, bet no šī brīža un tālāk, kas jūs var piepildīt, tas ir sasniegt garīgo. Sākot absolūti jaunu formu strādāt. Tas ir brīnišķīgs punktiņš, kurā jūs tagad atrodaties. Tas arī saistībā ar šo pašu jautājumu, Patricija no Zviedrijas. Jūs domājat, ka garīgums var eksistēt un varbūt atklāts tikai saistībā ar citiem no dabas?
Patricija. Jā, tas ir kā ir negaidīti. To, ko raksta Vāļs Salams un ko ir darījuši visi kabalisti, viņi rakstījuši, mēs esam arī par to arī teikuši, kā cilvēks vai arī Adam, tas ir centrs visu pasauli, visas tās realitātes. Un daba, un viss pārējie līmeņi dzīvnieku, augu, nedzīvo, ir kā jau sekas no tā, kas notiek garīgā pasaulē. Bāļu Salams raksta, ka vispārējie līmeni, pat arī garīgie, kuri šeit, kuri sauc arī par eņģeļiem, bet tikai neiedomāties, ka viņi ar kaut kādiem tur spārņiem vai svētiem dzīvniekiem tā rakstīts, ka viņi kā paceļas saskaņā ar tām labošanām, kuras mēs darām. Un tas kalpo tikai šim mērķim. Un ja mēs runājam par mūsu labošanu, mūsu pasaulē, tad visas šīs labās dvēseles, kā var teikt, kas iet un labojas un glāb tur dzīvniekus un mežus, glāb polāru lāčus, tas aptur kāds kaitējums, bet ja mēs runājam par materiālu, tad tā nav problēma. Šis piesārņojums vai kādas tur izmirstošas lietas vai arī salkas, tas vienkārši simptomi. Pat arī materiālā pasaulē mēs zinām, ka problēma ir tikai mūsu saiknē, ka tikko mēs to izlabojam, mēs arī izlabojam visu pārējo. Bet, ja mēs runājam tāda kabalistiskā līmenī, tad viss radījums, visa daba savā labošanās ir atkarīgi tikai no viena līmeņa, no cilvēka līmeņa, tas ir no Ādama, tas ir no mūsu saiknes. Kā tikko mēs savienojamies, mēs radām trauku, kurš atbilstīs saņemt gaismu, un gaisma atnāk vairāk un vairāk. Un, kad gaisma pietuvājās mums, tad mūsu egoisms aug, un mēs redzam nenoteikts lietas, mēs redzam tās lietas, ka pie mātes negrib bērnus, ka izšķiršanās ģimenes. Kāpēc? Tāpēc, ka egoisms aug, un mēs neesam gatavi, lai to saņem šo gaismu pareizā, lai nav šī saikne, mēs neesam sevi sagatavojuši šim. Un katru dienu pasauli kļūst vairāk neaptvaram, mēs nezinām, kas būs rīt. Katru dienu ir tādas neaptvaramas lietas, kas var notikt. Tad, kad mēs sagatavosim mūsu trauku, kad būsim audzināti savādāk, kad būsim savienoti, kad sapratīsim mūsu dzīves mērķi, mēs redzēsim gaismu citā prizmā izlabotā, brīnišķīgā, citiem vārdiem, tādu, kāds ir garīgā pasaule. Ir vērts to pagaidīt, jā. Ir vērts tajā ielikties. Labi, tā mums ir mazliet laiks. Tā pēdējais jautājums. Sandra no Itālijas. Ja es pareizi sapratu, mūsu vēlmes saņemt materiālās lietas mūs it kā virza vairāk un vairāk uz garīgo. Vai šīs vēlmes mūs virza uz garīgo? Kas ir unikāli, kur ir tā unikāla lieta, kas mūs var piepildīt? Jā, es to izskaidrošu, es to pārfrazēšu. Mūsu vēlmes saņemt materiālās lietas vienmēr mūs kā virza prasīt vairāk un vairāk. Mehānisms ir tas, kas mūs virza uz garīgo. Katrā no mums ir tas kritiskais punkts, ir tā attīstībā. Tas nenozīmē, ka man jābūt miljonēram, lai piepildītu savas vēlmes pilnā apmērā, bet
pilnais smēžs, tas ir mana kritiskā, mana vēlme. Tad arī atklāja šis punktiņš sirdī. Un ar šo punktiņu tālāk, protams, šī attīstība mums arī atveda šo garīgo. Es atvainojos, ka es nesapratu jautājumu. Šis mehānisms, kurš ļauj augt šīm vēlmēm, šis mehānisms ir virzīts uz to, lai mums virzītu uz garīgo. Visā ir viss. Ir vienīgais mērķis dzīvē, ārpus visām šīm lietām, ģimene, karjera, hobijs, kino. Jūs varat nosaukt sportu un vēl visu, kas ir pasaulē. Tas ir viss ir brīnišķīgas lietas, bet tām ir tikai viens mērķis - mūs novest uz garīgo. Caur nesapratnēm, lielu pietrūkstošo radītājs ir radījis vēlmis saņemt, un mērķis radītāja ir gandarīt radītājs un piepildīt radījumus, bet mēs nevaram to pilnīt, tāpēc radītāja mērķis un viss mūsu šajā pasaulē ir dots priekš mums, lai mūs novest pie garīgā. Par to ļoti daudz var pateikt. Ir daudz brīnišķīgi lieku kabalā. Tas, ka tikko jūs sākat to mācīt, tā it kā sakārto jūsu prioritātes, tā pareizā virzienā jūs sākat izmantot šīs vēlmes šajā pasaulē racionālākā veidā. Viss it kā nostājas savās vietās. Jūs sākat mainīt attieksmes pie visām šīm vēlmēm. Jūs sākat saprast, kas man palīdz sasniegt garīgo. Es domāju, ka mēs iekļāvāmies laikā, mēs tiksimies nākošā jautājuma atbildu priekšnīga nedēļa. Paldies, ka bijāt ar mums. Līdz nākamā tikšanās svētdien.